Spilgtos varoņus šobrīd kinoteātrī Auseklis nomainījis melnbaltais. Māksliniece Gunta Lante iepazīst pasauli caur cilvēku, cilvēcību un necilvēcību. Šoreiz viņa aicina aizdomāties par cilvēka vietu komforta zonā un sajūtām atrodoties tajā. No vienas puses tas motivējošs un virzošs spēks, no otras degradējošs stāvoklis. Tā komforta zona var nodarīt ļaunu arī cilvēkam, ja viņš pārāk daudz levitē tajā. Un tad ir tā iekšējā cīņa, kas prasa spēku un spēju piecelties un izkāpt no tā zonas. Visi darbi tapuši uz gruntēta audekla, izmantojot presēto vai dedzināto ogli. Atsevišķos darbos izmantots arī ūdens. Tie ir ekspresīvi un interesanti, tāpēc kinoteātra vadītāja uzmeklējusi Guntu Lanti ar izstādes piedāvājumu. Viņai būtiski, lai izstādes kinoteātrī būtu dažādas. Lai mēs varam redzēt to laikmetīgo mākslu visā savā krāšņumā. Un tā kā iepriekšējā izstāde bija par maskošanos, par pārģērbšanos un par varbūt tādā veidā sevis izjušanu, tad šī ir atkal pilnīgi pretēja ar glezniecību, ar ogli, kur centrā ir tas pats cilvēks, bet absolūti kails savā būtībā, savā godīgumā, varbūt arī nē, jo patiesībā jau viss centrā ir cilvēks. Māksla kino apmeklētājiem ir kā laba pievienotā vērtība. Ar to nevienam neuzbāžas, bet, ja interesē, var apstāties un aizdomāties. Kad tu varbūt pat esi pārsteigts, tu nāc uz kino, un tu ieraugi, tādas gleznas, un kas to ir gleznojis, un ar ko, un kāpēc, un kā tad tā. Es ceru, ka filmu mēs nevienam nenojaucam, ka nevar pēc tam vairs skatīties, bet man liekas ļoti vērtīgi, ka tu aizdomājies arī par kaut ko citu. Jā. Es uzskatu, ka Latvijā, diemžēl, ir par maz tā sabiedrības interese par mākslas darbiem. Es priecājos, ka ir katra mazākā iespēja iet tuvāk sabiedrībai. Man liekas, ka šī ir brīnišķīga vieta, te notiek forši pasākumi, viss ir kārtībā. Instrumentālā ansambļa Instra uzstāšanās gan bija tikai izstādes atklāšanas pievienotā vērtība, bet pati komforta zona būs apskatāma līdz aprīļa sākumam. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.